Labvakar! Daudzi no jums ir uzdevuši jautājumu: Dāvi, kur ir palicis Pēteris? Es esmu beidzot priecīgs ļaut šīm jautājošajām mēlēm rimties. Es esmu ticis apgaismots. Pēdējos 3 mēnešus es biju devies svētceļojumā pa rajonu, un kādu dienu man uzrunāja 2 kungi tērpti glītos uzvalkos, kas manī uzreiz radīja sajūtu, ka viņi nejoko. Katrs no viņiem turēja rokās grāmatu, kas mani pārliecināja, ka viņi ir inteliģenti un saprot, par ko runā. Tajā brīdī, kad viņi ar mani sāka runāt, es beidzot pilnībā sapratu savas dzīves jēgu. Viņu vārdi pārlieja par manām neticīgajām smadzenēm, kā mirdzoša dievišķa gaisma, un es sapratu, ka man ir jāizmanto sava dzīve, lai izplatītu šo dievišķo gaismu, kā nu es māku. Tāpēc Pētera dzīves nosaukums tiks papildināts uz Pētera ticīgā dzīve, un visas turpmākās sērijas tā izplatīs un sludinās šo ticību. Es esmu ticis apgaismots, un es ceru, ka jūs tiksiet apgaismoti arī. Paldies par skatīšanos, par sapratni. Esiet droši un dzīvojiet labi. Ticīgu jums šo vakaru!